Čau, raidījuma Kivī skatītāji, mēs zinām, ka tu esi tur. Jo ir pienākusi otrdiena, un šai pus YouTube'am ir Kristiāna, Artūrs. Un visa raidījuma Kivī komanda, kas ir sagatavojuši jums kaut ko īpašu. Skatāmies jaunu epizodi. Šodien raidījumā redzēsiet Top 3, MTG, otra puses vidusjūrai un biznesa inkubators. Paklau, Kristiāna, ko tu dari? Bet nezinu. Nezinu gan. Visi runā top 3. Lieliski, tad skatāmies to. Teiksim tā. Dziesmu svētkos, kad ir koru kari. Tur ir tāds pozitīvs starojums, spēks, enerģija. Televīzijā, kas tas ir, tas tāda kā vārna plūkšanās, žagatas, zin, kas tīguli. Savā starpā kasās. Nu, tādā veidā. Dziesmu svētkos tā ir sadraudzība, šitien tā ir agresija. Tie, kas spēj just enerģiju, tie to jūt. Koru karus es vispār neskatos. Zinu, ka tāda ir, bet es zinu, ka tā ir kādas sacensības pareizi, jā? Tas ir divas dažādas lietas. Vienīgais, kas apvieno, tas iespējams šis vārds koru kari paši par sevi, bet šoubiznes un koru mūzika kā tāda ir kaut kas pavisam atšķirīgs. Liepājā noteikti, tur es noteikti aizbraukšu. Es pastīšos, nevar jau visur atļauties. Festivāli. Teiksim tā, man pārāk interesanta dzīve, un man nav laika notriekt viņu tādos festivāliņos. Tā kā es esmu Brazīlijā, tur festivāli, un tie ir īsti festivāli. Tie, kas te Latvijā, tāds. Personīgi es ne, jo es būšu darbā, es būšu jūrā. Jā. Mans būs ilgs festivāls tur. Tāpēc tie festivāli, var pastīties pēc tā festivāla, kas tas pēc festivāla, teiksim, zvejnieks svētki, jā, cūkas, nodzērušies, piemīzuši, apēmuši, visi riņķi apkārt, jā. Man patīk tā kopības sajūta visiem tur tādā, tas festivāls ir kaut kas tik pievilcīgs tai latviešu tautai, manuprāt, ka uz tiem vajag iet. Tāpat šitas Baltic Beach Party, piemēslojuši visu pludmales parku un tā tālāk. Tā kā, teiksim, tādā cūkūdī man nav interesanti piedalīties. Pašvaldībai vairāk, manuprāt, bija jāsagatavojās kaut vai tur ogrēbē, kur izrādās tas dambis bija nevis patstāvīgs, bet kā pagaida tikai risinājums. Jāsaka, pašvaldība nebija īsti sagatavojusies, un tagad ir tikai tās sekas. Tā problēma ir gadu no gada, un tā netiek risināta, un vienīgi tur civiltiesiskā kārtībā cilvēki var vērsties. Manuprāt, varbūt, ka nepietiekami. Jo man ir pazīstama ģimene arī, kas ir cietusi Ogres pusē. Un, manuprāt, vajadzētu valdībai tieši vairāk iesaistīties tajā lietā, ka piedāvāt cilvēkiem to dzīves vietu uz to laiku un piedāvāt arī palīdzību viņu mājokļu sakopšanā. Vienkārši, kā pavasaris nāk, un ja ir pietiekami daudz sniegs sasniedzis un bieslēdz Daugavā vai kādā citā upē, vienkārši tad ir jāizveido kaut kāda aizsargu barjeras, un tas ir viss, bet, kurš to darīs? Jūs teicāt, ka nebūs sarežģīti jautājumi. 25. aprīlī 5:00 Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes telpās, kas ir Lomonosova iela 1A, notiks intelektuālās erudīcijas spēles Erudīta līga 2. kārta. Šīs kārtas nosaukums ir Skalpeles griež likumu. Āmen! Un jau 26. aprīlī, kas ir sestdien, jums ir jādodas uz Maskačkas talku, par kuru jums stāstījām jau pagājušais.
Apmeklē mājaslapu TIRZF.LV un noskaidro visu, kas nepieciešams. Bet kamēr mēs runājam par sociālo zinātņu fakultāti? Jā, vietu, kur mācās topošie mediju pārstāvji un citādi komunikātori. Nākamais sižets ir aktuāls tieši jums, jo stāstīsim par MTG. Šodien, 16. aprīlī, Kivī TV viesojas slavenajā MTG studijā. Tā mēs te dzīvojam. No šejienes arī skan viss tas, kas ir dzirdams Star FM frekvencēs Latvijā un arī internetā. Pastieties, tā mēs sežam, neko nedaram. MTG tad ir diezgan liels koncerts, un Latvijā viņš ir pārstāvēts ar 4 uzņēmumiem. Tas ir TV3 Latvija, LNT, Star FM un Viesats. Ar prakses iespējām ir tā, ka mums diezgan daudz tās prakses iespējas nav, jo mēs paši esam diezgan maziņš uzņēmums priekš Latvijas mērogiem un mēģinām tā kā sabalansēt, bet ik pa laikam, piemēram, mums ir tāda tā kā prakse, kad mēs ņemam šeit pat ziņās un bez tabū korespondents, kur gatavo sižetus un arī uz filmēšanu. Tās ir tās iespējas, kas ir vairāk cilvēkiem, kas interesēs tieši par to, kas notiek filmēšanas lauciņā, bet mēs bieži vien arī administrācijā ņemam dažādas cilvēciņas, kas ir vairāk uz plānošanu. Cik liela iespēja būt šajā uzņēmumā strādāt? Es domāju, ka viss ir atkarīgs no katra paša, jo darba iespējas šajā uzņēmumā ir. Nav tā, ka mēs stāvam uz vietas un neattīstamies. Mums īstenībā ir ļoti plašs tas kolektīvs šobrīd. Mēs esam ap 400-500 cilvēkiem dažādās profesijās. Iespējas ir, tikai ir jāsaprot pašam studentam, kas ir tas, ko viņš vēlās, un ja ir nosprošas mērķis, tad viņi arī diezgan viegli ir sasniegt. Un kāds būtu tās īpašības, kuras jūs meklējat savos topošajos darbiniekos? Mums uzņēmumā ir viena tāda vērtība, ko mēs ļoti augstu vērtējam cilvēkos, ir attieksme. Ja viss ir kārtībā ar attieksmi, tad īstenībā ir ļoti viegli strādāt. Un, ja tev šis uzņēmums, MTG, ir kā mājas, kā otrā ģimene, tad parasti ar šo attieksmi nav problēmas. Un tad nav grūti atnākt sestdienā, ja vajag kādreiz, vai kopā aizbraukt, patalkot visiem. Tas ir attieksmes un jautājums, jā. Kristiāna, ar ko tu asociējies vidusjūru? Ar tādām valstīm kā Itālija, Grieķija, saulainā Turcija. Jā, tas vairāk mazāk par visiem. Daudz neaizdomājas, ka otru pusi vidusjūrai atrodas valsts, ar ko Latvijai var būt pietiekami cieša sadarbība nākotnē, kas ir Alžīrija, Lībija, Jordāna, Ēģipte. Tieši šim jautājumam tika veltīts Eiromed organizētais starpkultūru festivāls, kas šobrīd notiek Latvijā. Jā, kaut ko tādu es atceros gan, un es zinu, ka Kivī komanda viesojās festivāla atklāšanā. Tāpēc skatāmies nākamo sižetu. Zirgu pastā mums notiek Eiromed sadarbības fórums. Tā ir tāda lieliska iespēja, lai organizācijām un vienkārši interesantiem dot iespēju vairāk uzzināt par to, kas tad atrodas otrpus vidusjūrai, ka vidusjūra nav tikai Spānija, Itālija un Grieķija, bet ka tā ir arī Maroka, Ēģipte, Tunisija un kādas tad ir tās sadarbības iespējas. Līdz šim mēs festivālā esam jau runājuši par, mums bija tāda paneļa diskusija par to, kāpēc Latvijai ir jāsadarbojās ar šo reģionu. Tad mēs vēl runājām par projektu pieredzes stāstiem, kāda tad ir tā pieredze, kas ir bijusi līdz šim.
Tas, ko mēs darīsim turpmāk vēl festivālā, ir mēs satiksimies ar cilvēkiem no reģiona. Mums būs eģiptieši, mums būs tunisieši, jordāņi, izraēlieši. Tā kā varēs parunāt ar reāliem cilvēkiem, kas ir no turienes atbraukuši un var pastāstīt, kā tad īstenībā tur dzīvojas un kas ir atšķirīgs, kas līdzīgs. Hello, my name is Shmengi Mohamed Tayyib from Tunisia. I'm here for participate in training with Forum Young Journalist because I'm a host radio in radio created after revolution in Tunisia. Visit Latvian radio and visit Naba radio, Radio 11 radio is very good radio. This situation good. My name is Urwa. I'm from Jordan. I'm studying graphic design. I'm doing stencil art, visual art, and anything inspire me. I took it from my head to the street. And today, I will have also another workshop presentation about my country to share with people, honestly, about the real daily life of young art student from Jordan. Follow the light inside you, and there is no borders. Raidījumu Kivī sadarbība ar Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes biznesa inkubātoru vēl nebeidzās. Tādēļ piedāvājam nelielu ieskatu pasākumā, kas būs aktuāls visiem jaunajiem uzņēmējiem. Jūs šobrīd esat viens no veiksmīgākajiem uzņēmējiem Latvijā. Kā tas viss sākās? Šeit no idejas izveidoju savu biznesu. Arī tu, ja tev ir ideja vai enerģija, var to izdarīt. Ejam gaisā! Ceram, ka 6. sezonas, jau 10. raidījums jums ļoti patika. Tādēļ laikojiet, šērojiet, tvītojot, retvītojot, brīdi pa brīdim ieiet mūsu mājaslapā. Un uzrakstiet uz e-pastu info.kivi@gmail.com, ja jums ir kas jautājums. Bet tagad ir beigas, jums kopā bija Kristiāna, Artūrs un Kivī komanda. Sakam paldies par skatīšanos un tiekamies jau nākam otrdien. Čau, čau!